Sveiki! Šajā reizē pievērsīsimies mistiskajam un noslēpumainajam lauciņam, kas ietver sevi ko ļoti tumšu, kriminālu un cietsirdīgu. Interneta dzīlēs atrodams visneiedomājamākās un šokējošākās bildes un video, taču konkrētajā gadījumā bilžu kolekcija tika uzieta nejauši, kādā pamestā cietajā diskā. Tā saturs bija ļoti šausminošs un asinis stindzinošs, un pie katras no bildēm blakus pozēja kāds mistisks vīrietis, kura seja bija aizsegta, jeb cenzēta. Viņa identitātes noskaidrošanai policija izvērs vērienīgu meklēšanas operāciju. Kas tāds glabājās nejauši atrastajā cietajā diskā? Kas tad beigās izrādīsies noslēpumainais vīrietis bildēs? Un kāpēc policijai viņa identitātes atklāšana sagādāja lielas grūtības? Kāpēc viņa lieta no lokāla līmeņa izmeklēšanas pārtapa par starptautisku meklēšanas operāciju, iesaistot arī masu mēdījus? Par to un vēl daudz ko citu video turpinājumā. 2024. gadā naudai nav jāstāv uz vietas. Mūsdienās jau labu laiku pastāv iespēja naudu nopelnīt, nevis vienkārši turēt uz savu kontu. Tāpēc es iesaku pievienoties pie viena no labākajiem Latvijas sporta prognožu kanāla analītikas bāzes. Te tevi sagaida bezmaksas prognozes, liekot uz kurām var nopelnīt labu naudu. Tikai disciplinēts sporta betings ar augstiem koeficientiem jau 6 gadu garumā un nekas vairāk. Ja nav iepriekšēji pieredze sporta likmēs, tevi apmācīs un sagatavos. Jau 2. septembrī analītikas bāzē sāksies ilgi gaidītais likmju turnīrs, kurš norisināsies 13 nedēļas ar kopējo balvu fondu 11 000 eiro. Katru nedēļu top 3 savā starpā dalīs 600 eiro. Turklāt visas sezonas top 5 savā starpā dalīs vēl 3000 eiro. Nekas nevienam nav jāmaksā. Piedalīties turnīrā var pilnīgi bez maksas. Nekavējies un pievienojies. Linku atradīs aprakstā. 2004. gadā Vācijas policija uzgāja kādu sen pamestu un aizmirstu elektronikas noliktavu. To pārmeklējot zem dažādām vecām putekļainām grabažām tika atrasts kāds cietais disks. Nav zināms fakts, vai pārmeklējot pamestās telpas, policija jau zināja, ko meklēt, vai arī mistiskais atradums bija nejaušība. Katrā ziņā cietais disks tika savākts un vēlāk pārbaudīts, pieslēdzot to pie datora. Tas atklāja vairākus simtus bilžu, no kurām citās bija redzamas dažādas pasaules vietas, dabas ainavas un garšīgi ēdieni, taču citās bērnu pornogrāfija. Fotogrāfijās bija attēlots samaitāti skati, kuros redzama seksuālā vardarbība pret mazgadīgiem bērniem. Un runa nebija tikai par vienu bērnu, tie bija vairāki. To starpā bija attēli ar 3 maziem puikām, kuri tiek ievesti tumšā un pamestā dzīvokļu namā. Atklājums bija patiesi šausminošs. Tā vietā, lai paslēptos ārpus kadra, vīrietis, kas redzams bildēs, darīja tieši pretēji. Viņš lepni pozēja katrā bildē, pirms nežēlīgajām darbībām, to laikā un pēc tam, kad viņš šo bērnu dzīves bija pataisījis par īstu elli. Bildēs bija redzams viss viņa ķermeni, un vienīgā lieta, kas noslēpa viņa identitāti, bija viens vienīgs pieliktais efekts, kas pataisīja varmākas seju izkropļotā un virpuļveidīgā pikseļu formas juceklī, padarot to pilnībā neatpazīstamu. Mistiskais vīrietis pozēja ar saviem upuriem, kamēr iznīcināja viņu dzīves, nomaskējoties aiz viena vienīga virpuļaina krāsas pleķa. Šķita pat, ka viņš nojauta, ka kādu dienu izmeklētāji cieto disku ar fotogrāfijām uzies, tāpēc ar tāda rakstura bildēm viņš iespējams gribējis par viņiem paņirgāties. Ņemot vērā skaidrās norādes, ka attēlos redzamais vīrietis ir sērija veida varmāk un visdrīzāk joprojām atrodas brīvībā un turpina savas šaušalīgās darbības, atmaskot un notvert viņu kļuva par vietējās policijas prioritāti numur 1. Policija lietas izskatīšanas laikā nodēvēja noziedznieku sekojošā sagvārdā – Misters Virpulis. Jo tieši virpuļveida efekts bija vienīgais šķērslis, kas izmeklētājiem traucēja identificēt attēlos redzamo personu. Daudz varētu pieņemt, ka identificēt vīrieti izmeklētājiem varētu būt viegli pasteigi un nesagādātu sevišķas grūtības, taču ne šajā gadījumā. Kad attēlus sāk šķirot, kļuva skaidrs, ka noņemt cenzējošo virpuli un atkodēt to, lai tiktu pie pirmatnējās skaidrās sejas, būs daudz grūtāk nekā bija domāts. Un tāds patiešām ilgu laiku bija. Tomēr vēlāk gan izrādīsies, ka tas viss bija vieglāk nekā domāts. Tomēr ilgu laiku izmeklētāji bija iedzīti strupceļā, jo šķita, ka to, ko varēs viegli atmaskot, beigās viņiem aizņems vairākus gadus. Un uzreiz jāpiebilst, ka arī pēc bilžu atmaskošanas virpuļa identitāti noskaidrot sagādās lielas grūtības. Vācijas policija meklēja palīdzību un vērsās pie augstākajām instancēm – Interpolu, tādējādi izsludinot mistisko vīrieti jau starptautiskajā meklēšanā.
Interpols nekavējoties ķērās pie konkrētās lietas, strādājot pie sarežģītās virpuļu veida efekta cenzūras atkodēšanas bildēs, izmantojot citas metodas. Viņi pētīja bildes fonu, telpu, apkārt esošās mēbeles un citas lietas, lai tādējādi noskaidrotu, kur bildes tikušas uzņemtas. Tas savukārt jau tālāk varētu atklāt, no kurienes vīrietis ir un kur tieši notikušas vardarbības epizodes pret bērniem. Tomēr arī šeit radās jauna problēma. Atklājās, ka bildes uzņemtas dažādās pasaules valstīs. Tā tika noskaidrots, ka viena attēlu galerija bija uzņemta Kambodžā, savukārt nākamajā galerijā atklājās, ka bildes ir uzņemtas Vjetnamā, citviet pat Dienvidkorejā un Taizemē. Tā vietā, lai ieviestu kaut kādu skaidrību, noskaidrotās bilžu lokācijas padarīja visu lietu tikai sarežģītāku un plašāku. Tapa skaidrs, ka vīrietis ceļojas no valsts uz valsti, izdarot tur savus noziegumus, pēc kā valsts vēlāk pametot, un nepaliekot tajā pietiekami ilgi, lai vietējās varas iestādes varētu par viņu ievākt kādu konkrētu informāciju. Tādējādi izmeklētājiem nebija nekādas nojausmas, no kādas valsts noziedznieks patiesībā nāk. Ņemot vērā visu to, cik ātri no vienas valsts uz otru pārvietojās noslēpumainais Varmāka, izmeklētāji kārtējo reizi tika iedzīts strupceļā, jo viņš varēja atrasties pilnīgi jebkur. Viņš tiesību sargājošajām iestādēm kļuva par kustīgu mērķi, kurš joprojām ir aktīvs un kuru nepieciešams neutralizēt, jeb notvert pēc iespējas ātrāk. Meklēšanas operācija ieguva specifisku nosaukumu – Operācija Vjeka, kas apzīmēja Vjetnamu un Kambodžu. Vietas, kurās bija pastrādātas attēlos redzamās vardarbības epizodes. Izmeklēšanas laikā notika vēl kāds šokējošs atklājums. Izrādījās, ka atrastais cietais disks nebija vienīgais ekskluzīvais Mr. Virpuļa bilžu turētājs, jo bilde pēc bildes tika uzietas dažādos online fórumos, un visās bildēs bija redzama tieši tā pati virpuļu veidīgā izkropļotā seja. Izskatījās, ka bildes internetā izplatīja tā pati meklējumā persona, augšuplādējot tos dažādos fórumos un grupās, kuros kā biedri bija tikpat slimi un perversi cilvēki kā viņš. Kā izrādās, slepenajās grupās par goda lietu tika uzskatīts parādīt savu ķermeni un seju, kamēr tiek veidots vardarbīgais saturs. Tas savukārt šaušalīgā satura veidotājiem deva papildus respektu no komunas biedriem. Tagad kļūst skaidrs iemesls tam, kāpēc viņš pozēja katrā no bildēm. Tādējādi viņš ieguva apkārtējo biedru atzinību. Tāpat fórumos un čatos tika uzieta vēl vairāki simti bilžu, kuros bija redzams meklējamais noziedznieks, un to kopējais skaits pārtapa no pāris desmitiem uz gandrīz 300 attēliem. Jaunatklātie attēli fórumos un čatos negaidīt izmeklēšanā deva ļoti strauju virzību uz priekšu. Kā izrādījās, Misters Virpuls bija pieļāvis ļoti milzīgu kļūdu, augšuplādējot bildes fórumos, proti viņš bija aizmirsis nomaskēt savu IP adresi, kas savukārt atklāja apgabalu un lokāciju, no kura bildes tika augšuplādētas. Tā bija Vankūvera, Kanāda. Un tas attiecīgi atklāja, ka noziedzniekam bija kāda tieša saikne ar Vankūveru. Iespējams, ka tur arī bija viņa mājas. Atklājās arī jauna informācija, ka viņš visdrīzāk bija sekstūrists, kas apceļoja trešās pasaules valstis, kur bija vieglāk tikt pie upuriem. Viņš apceļoja Āzijas valstis, filmēja tur savus materiālus un beigās dalījās ar domu biedriem dažādos fórumos. Uzzinot konkrētas detaļas, izmeklētājiem tas bija liels solis uz priekšu, līdz ar to viņi pietuvojās vēl lielākam atklājumam. Kamēr varas iestādes darīja visu iespējamo, lai noteiktu viņa atrašanās vietu, daži operācijā iesaistītie joprojām ticēja, ka cenzētās bildes tomēr ir iespējams atšifrēt un noņemt virpuļaino pleķi no sejas. Viens no operācijas dalībniekiem atpazina virpuļu veida efektu un noskaidroja, ka tas nāk no diezgan vienkāršas attēlu rediģēšanas programmas. Atklājās, ka virpuļu efekts nebija tipiskie pikseļu vai aizmiglotie efekti, kuri parasti izdzēš pikseļus no fotogrāfijas un padara seju gandrīz neiespējami atšifrējamu. Konkrētais efekts, kas nosedza ļaunā pedofīla seju un padarīja to neatpazīstamu, nedarīja neko no augstāk minētajām lietām. Tā vietā efekts vienkārši pārkārtoja pikseļus no viņas sejas, izkārtojot tos virpuļojošā rakstā. Tas nozīmē, ka attēlā joprojām bija visi oriģinālie sejas pikseļi, tikai atlika tos sakārtot sākotnējā secībā. Noskaidrojot šādas ļoti nozīmīgas nianses, izmeklētājs izdomāja eksperimentēt. Viņš ielika vienu no bildēm konkrētajā rediģēšanas programmā, izvēlējās īsto efektu un beigās vienkārši uzspieda pogu reverse, jeb atgriezt atpakaļ, un šokējošā kārtā viņš ieguva sekojošu attēlu. Sarežģījumiem pilnajā izmeklēšanā, kas tika aizsākta tālajā 2004. gadā un norisinājās vairāk nekā 3 gadus, beidzot tika izpildīts viens no galvenajiem uzdevumiem – atmaskot vīrieti bildēs. Ar vienu klikšķi tika noskaidrots ne tikai, kā izskatās vīrietis, bet arī tas, ka visās bildēs tiešām ir redzama viena un tā pati persona. Tagad viņiem atlika tikai pats galvenais uzdevums – viņu atrast.
Interpols sākotnēji izsūtīja viņa atmaskotās bildes uz visiem policijas iecirkņiem pasaulē, kuriem viņu tīklam bija pieeja. Viņi vērsās ar jautājumu, vai kādā no valstu datubāzēm nav iekļauts kāds noziedznieks, kas atbilstu attēlā redzamajai personai. Tas bija pirmais gadījums Interpola vēsturē, kad bija pieejams tikai noziedznieka attēls, bez vārda, uzvārda un pat dzīves vietas. Tomēr mēģinājums cieta neveiksmi, jo nevienas valsts datubāzē nebija noziedznieks, kas atbilstu attēliem. Tas nozīmēja tikai vienu. Lai arī kas būtu konkrētais vīrietis, viņš iepriekš nav bijis krimināli sodīts. Lai nepieļautu, ka misters Virpuls izdara vēl kādu dzimumu noziegumu, Interpols nonāca pie netipiska lēmuma. Proti, viņi vērsās pie visiem lielākajiem ziņu kanāliem pasaulē ar lūgumu parādīt vīriešu seju ziņu pārraidēs, lai tādējādi palīdzētu bīstamo varmāku saukt pie atbildības. Papildus tam viņa attēli tika izvietot arī daudzās interneta vietnēs. Burtiski dienas laikā viņa seja un informācija par viņu bija ieraugām visur. Kas sākotnēji aizsākās kā neliela anonīma vīriešu meklēšanas operācija, dienas laikā izvērtās par starptautiska mēroga bīstamu noziedznieku notveršanas operāciju. Un pāris stundu laikā misters Virpulis beidzot tiks atmaskots un zaudēs savu anonīmo statusu. Interpols noskaidroja, ka viņa meklētais vīrietis ir 32 gadus vecais kanādietis Kristofers Pols Nīls. Ne tikai viņas seja un ķermenis pilnībā sakrita ar attēlos redzamo vīrieti, bet arī fakts, ka viņš ir uzaudzis netālu no Vankūveras, kur bija izsakota IP adrese augšuplādētajām bildēm fórumos. Tika noskaidrots, ka viņš pēdējos gados regulāri ceļojis pa Āziju, apmeklējot Kambodžu, Vietnamu un Taizemi. Kā izrādījās, kādu angļu valodas skolotāju no Dienvidkorejas atpazina savu kolēģi un ziņoja par to Interpolam. Tas nozīmē, ka pie augstāk minētajām valstīm, kur varmāka darbojies, klāt nāca arī Dienvidkoreja. Ziņa, ka beidzot noskaidrota meklētākā pedofīla identitāte, pāršalca visu pasauli. Sakritības starp Kristoferu Polu Nīlu un meklētāko vīrieti bija tik nenoliedzami liela, ka palīdzēt viņu identificēt uz Vankūveras policijas iecirkni izsauc viņa miesīgo brāli, kura datoru, kā vēlāk izrādīsies, varmāk bija slepus izmantojis, lai izplatītu pornogrāfiskās bildes. Interpola uzietā IP adrese, kas saistīta ar Vankūveru, izrādās piederēja viņa brālim. Līdz ar faktu, ka ļaundaris beidzot identificēts, parādījās vēl kāda šokējoša ziņa par viņu. Izrādījās, Kristofers Nīls Āzijas valstīs, kur pastrādāja noziegumus pret maziem puišiem, paralēli strādāja par bērnu angļu valodas skolotāju. Par bērnu angļu valodas skolotāju viņš strādāja gan Vietnamā, Kambodžā, Taizemē un beigās arī Dienvidkorejā. Tas ved domāt uz to, ka viņš izmantoja savu amata stāvokli, lai tādējādi pievilinātu bērnus un vēlāk viņus seksuāli izmantotu un veidotu pornogrāfisku materiālu. Tāpat noskaidrojās, ka viņš izmantojas attiecības ar citiem bērniem, kuri tādējādi palīdzēja ievilināt savus draugus viņa dzīvoklī. Tā, piemēram, pie viņa tika ievilināti 2 brāļi, kuriem viņš solīja parādīt jaunu datorspēli, taču beigās viņus izvaroja. Kā noziedznieks tika notverts un kādu sodu viņam piesprieda? Izrādās, ka pēc skaļo ziņu izplatīšanas par viņa atmaskošanu viņš bija izdzēsis visus savus sociālo mēdīju kontus un no Dienvidkorejas aizlidojis uz Taizemi. Un vēlāk tika publicēts attēls no novērošanas kameras Bankokas lidostā, kurā redzams Kristofers Nīls. Tomēr viņa tālākais ceļš vairs nebija zināms, jo Dienvidkoreja novēloti par to paziņoja Taizemes varas iestādēm. Tās savukārt uzsāka viņa meklēšanas operāciju, taču radās sarežģījumi, jo Taizeme ir ļoti blīvi apdzīvota. Drīz kļuva skaidrs, ka Nīls slēpās kurortu pilsētā Patajā, jo tur viņš bija reģistrējies kādā viesnīcā. Vēlāk policijai izdevās identificēt arī vienu no upuriem bildēs. Tas bija kāds skolnieks no Taizemes, kurš vēlāk arī policijai sniedz liecību par to, kā viņus ar brāli Nīls ievilināja savā dzīvoklī. Tagad policijai bija ne tikai fotogrāfijas, bet arī upura liecība, kas nozīmē tikai vienu, ka noķerot, viņam draudēs reāls cietumsods. Tika noskaidrots fakts, ka viņam Taizemē bija arī pavadonis, kāds vīrietis, kura dzīvesvieta atradās 330 km uz ziemeļiem no Patajas. Tur balto vīrieti atrast nebija sarežģīti, un tas notika diezgan ātri. Viņu aizturēja kādā lauku mājā. Beidzot tika pielikts punkts vairāku gadu ilgušajai meklēšanas operācijai. Taizemes tiesa viņu notiesāja par epizodēm, kas pastrādātas viņu valstī, proti 3 mazu puišu seksuālu izmantošanu, no kuriem viens sniedz arī liecību. Tiesa viņam piešķīra 5 gadu cietumsodu, kas bija ļoti maigs sods, ņemot vērā to, ko viņš bija izdarījis. Maigā sprieduma mērķis bija pēc soda izciešanas nodot viņu Kanādas tiesību sargu rokās, kur tālāk viņu tiesās arī par epizodēm, ko viņš pastrādājis Kambodžā un Vietnamā. Tomēr pēc soda izciešanas un deportēšanas uz Kanādu 2012. gadā viņu šokējošā kārtā
atbrīvoja. Kanādas varas iestādes tiesājot viņu nolēma viņu atbrīvot ar nosacījumu, ka viņš nekad nevarēs izmantot ierīci, kas pieslēgta pie interneta. Šobrīd viņš joprojām atrodas uz brīvām kājām. Meklēšanas operācija, kas aizņēma gadus, varēja aizņemt daudz īsāku laiku, ja izmeklētāji laicīgi būtu iedomājušies, ka virpuļu veida efektu var noņemt tik vienkārši, ar vienu klikšķi. Tāpat neizpratni rada fakts, ka deportējot viņu uz Kanādu, bargā soda vietā, viņu atbrīvoja ar viena vienīga nosacījuma izvirzīšanu. Kā jums liekas, kāpēc viņam izdevās sveikā tikt tik salīdzinoši viegli, ņemot vērā, ka viņa notveršana prasīja tik ilgu laiku un lielus resursus? Rakstat komentāros. Visu labu!